Nu, re, tagad starpilā. Es tikko ieskrēju celmā. Tas makā maiņa. Es īsti nezinu, kas tā pa taku, ja, bet tā mēs kaut kā netīšām te nonācām. Pasteigāsimies, lai Enzo var izsteigāties. Un arī mums pasteigāties noteikti vajag. Karsts ir nenormāli, bet te vismaz ir upe blakus. Tā kā, nu, kā parasti mums tā spontāni, tad jau vislabāk. Kas tam ir? Ko kropīši? Senlatviešu zīmējumi. Senlatviešu? Kalori šeit nav ko zakt. Uzmanību nojūtas. Malacītis, kā tev? Super vienkārši. Tu taču esi dziļas peldētājs. Mazi ziltiņi. Mazi krokodīliņš. Ļoti skaistā rauna vispār. Mēs bijām kaut kad pie tā Staburaga. Šāds diezgan maziņš bija, bet nebijām steigājuši pa to taku un ļoti, ļoti smuka vietiņa. Mītīgā veikalā? Nečur. Ļoti karsti vispār. Mēs beigās atbraucām līdz laukiem. Bišķiņ patīrīju mašīnu ātri. Nebija plānā, bet kāpēc ne? Bišķi pietīrījām pēc visa un sagaidīšu mammu. Aizbrauksim līdz vecmammai. Dārza labumiņas, protams, viņa man tur grib sadot, kā jau parasti. Nu, re, mammu sagaidījām. Enzo savu vecmammu sagaidīja. Tagad brauksim pie manas vecmammas. Šitie? Slīdīšu pakaļ domā. Domās! Brokolis? Tas taču brokolis. Šitā momenta puķīte. Paldies. Tev to nazi galvenais, lai ir, ja? Redz, ka mamīte strādā. Tā kā bērnībā. Likojas biksēm bilnu. Salasīsim. Jā, lūdzu. O, thank you.
mēs pilnu mašīnu esam piekrāmējuši ar visādiem lauku labumiem. Es vēl ēdu melanītes piereiz, nav zila mute. Nav. Šitās tās labās vecmammas melanītes. Nu jā, plus tur arī es māsīcei vedu, tā kā tas viss nav man tikai, nu, mums. Un bišķiņ tāda īsa paciemošanās pie vecākiem un jālaiž uz Rīgu un atkal jādara citas lietiņas. Tā kā jā, paldies, ka noskatījāties. Prieks. Ko tu tur rādi? Lai uzspiež... Lai uzspiež muskuli? Laiku. Jā. Bet, protams, obligāti jāspiež laiki. Kas tad tagad būs? Paldies visiem par to, par visu šito un vēl par visu pārējo. Labi, tā.